Raimond, par pirmo spēli Andorā, kāds tas pašam kopējs noskaņojums, kopējās atskaņas komandā tev individuāli? Kopumā spēle bija grūta. Nebija viegli, laukums nebija viegls. Laikapstākļi arī, bet kā jau pirmā spēle, nekad nav viņa viegla. Un galvenais, ka 3 punkti un ejam tālāk. Kas bija visgrūtākais, neskaitot laukumu, pretinieku taktika, laika vilcināšana, kas tieši ir sagādāja tās grūtības, lai tiktu pie sitieniem, arī mūsu uzbrucēji diezgan tā badā. Es domāju, ka mēs īsti netikām, tajā pēdējā trešdaļā diezgan daudz kontrolējām bumbu savā laukuma pusē, un tāpēc arī tie bīstamie momenti neradās. Bet otrajā puslaikā, man liekas, sākām drusku vairāk vertikāli spēlēt, un tad tie momenti arī parādījās. Ko nozīmē vispār spēlēt vertikāli? Skaidrs, ka tas ir uz priekšu, bet kā tu redzi pie šī izvietojuma 3-5-2, caur kurām laukuma vietām ir jātiek uz priekšu, kuriem ir jāuzņemas tā iniciatīva, lai tā bumba izietu līdz uzbrucējiem? Es domāju, ka pirmkārt svarīgi ir kā pozicionāli katrs nostājas, un tad jau kaut kāda sadarbība galvenokārt starp uzbrucējiem, kas ir zem viņa, kad viens iet kājās, otrs iet aiz muguras. Man liekas, tas arī ir tas vienkāršākais, kā vertikāli nospēlēt, kad vai nu starp līnijām iedod bumbu vai vienkārši aiz galas aizmet. Bet kā tu domā, tam tālo piespēļu procentam tādā futbolā pie šīs schēmas ir jābūt vai vairāk tomēr caur centra pussargiem, caur īsajām piespēlēm jātiek uz priekšu? Tieši šajā spēlē, man liekas, caur centru tur bija grūti, jo viņi ļoti kompakti spēlēja. Tad, man liekas, kad vajadzēja to bumbu vienkārši dabūt vairāk viņa laukuma pusē, un tad tur arī kaut vai, ja tā piespēle neiziet, tad uzreiz pressings atņemt, un tad būtu vairāk tajā viņa pusē un radīt lielāku spiedienu viņiem. Par mūsu uzbrucēju grupu redzam, ka Jānis Ikovnieks var spēlēt gan kā otrais uzbrucējs, gan kā centra pussargs, universāls spēlētājs. Kuri ir tie, kas var spēlēt tieši smailē, tavuprāt? Kāda ir tā konkurence starp jums? Tādi tīrie uzbrucēji pašlaik sanāk, kad es, Darija un Guķi. Kā jūtaties treniņos, kurš biežāk vārtus gūst tieši treniņu spēlēs? Grūti spriest, es nezinu. Tie izlases treniņi jau nav tādi, kur baigi daudz mums sanāk tieši tur pārbaudīt, kurš vairāk vārdus gūst, bet tā mums visiem trim ir ļoti labas attiecības, un tas ir galvenais. Var sacīt, ka jūs tie visi 3 tīrie uzbrucēji, tas, kas jūs vieno spēli otrajā stāvā, ka visi protat ar galvu gūt vārdus diezgan labi? Es domāju, ka viņi 2 jā, man liekas, ka man nav tas stiprākais ar galvu gūt vārdus. Kāda bija treneru vēstījums pēc spēles? Treneris publiski uzslavē komandu, bet kā jums iekšēnē, vai bija kaut kāda arī tādas kritiskas iezīmes, ka to jūs neizdarījāt kā nākas, tur vajadzēja aktīvāk nospēlēt? Tas laiks pēc spēles, un tagad jau rīt sanāk ir spēle, tad nebija laiks, kad analizēt tieši to spēli par Andoru, tāpēc par to spēli mēs neko padziļināt neesam runājuši, bet treneris teica, ka jāgatavojas nākamajai spēlē, jāstās uz sevi, nevis uz pretiniekiem, kas būs rīt, un tad jau rīt redzēsim. Kā jums iekšēnē? 1-0, varbūt kaut kur mazliet samulcīti, bet atkal ir rezultāts, 3 punkti. Kā jums iekšēnē kolektīvā? Cik priecīgi esat par šo iznākumu? Es domāju, ka mums ir ļoti pozitīva atmosfēra. Tas tagad nebija pāris izlases, iepriekšējā bija, bet šajā izlasē ir tāds sajūta, kad tiešām mēs visi esam diezgan satuvinājušies un pozitīvi, un tā atmosfēra ir forša. Teiksim, tie 3 punkti ir tas, kas ir vajadzīgs, un kā viņas dabūn, to jau neviens vairs neatcerēsies. Šajā līmenī izlaša futbols, vai tu jūti, ka tas, ka mums ir pārlidojums, ka mums bija no Andoras jātiek uz šejieni, un tās 2 spēles, Andora, Anglija, diezgan tuvu viena otrai, vai tam ir kaut kāda nozīme no atjaunošanās, no atpūtas viedokļa, jo Anglijam ir 2 mājas spēles, viņi man visu laiku savā bāzē? Protams, teiksim, mums tas ceļojums vakar bija, man liekas, garākais, kādu es izlasē esmu pieredzējis, bet tas 2 dienas tāpat sanāk 3, tā kā tas nav attaisnojums. Es domāju, tas globāli neko neietekmēs, kā tā spēle izvērtīsies. Pastāsti, kuri ir tie lielākie stadioni, kuros tu esi pabijis, kas uz tevi atstājuši vislielāko iespēju kā futbolistam, jo tūlīt būs Wemblejs, kas līdz šim ir bijis tāds iespējīgāks? Laikam, visiespējīgākais bija Romā. Tur laikam bija 70,000 vai kaut kas tāds. Tas ir lielākais, bet tā Atalantā, kur biju, tad kaut vai sērija C, tas Triestīnas stadions arī 30,000. Tad
Itālijā tie stadioni ir lieli, bet tie cilvēki tur nenāk tik daudz. Bet, jā, kad tu spēlē tādā lielā stadionā ar daudz faniem, kaut vai mazā stadionā, bet ja viņš ir pilns, tad tā sajūta noteikti ir citādāk un profesionālāk nekā, kad stadions ir tukšs. Kā tu raugies uz spēli Vemblijā, no tāda emocionālā vai cilvēciskā aspekta, vai tu vairāk kā profesionālis, es iziešu laukumā, ja iziešu, protams, un darīšu savu darbu, nospēlēšu kā jebkuru spēli, vai tomēr kaut kā īpašāk ir tas, ka tas ir tas Vemblijs un mega auditorija, milzīga uzmanība? Man personīgi, laikam, nav vairs tā, ka kaut kas īpašs, teiksim, protams, 90,000 tur liela komanda spēlē, tas viss ir forši, bet es neteiktu, ka es izjūtu kaut kādas papildus emocijas vai papildus motivāciju kaut ko citādāk darīt, nekā es daru pret Andoru spēlē vai citās spēlēs. Tev ceļi neļodzīsies? Es domāju, ka nē. Kā domā, vai komandā varētu būt vismaz kādam problēma? Es saprotu, ka kopumā visi ir profesionāļi, visi ir veči un daudz pieredzējuši spēlētāji, kuri daudz kam gājuši cauri. Bet vai tu redzi, ka varētu būt 2, 3, 4 spēlētāji no visa kolektīva, kuriem tas varētu būt tīri psiholoģiski problemātiski iziet tādas auditorijas priekšā? Es ceru, ka nē, bet tas ir noteikti kaut kāds pirmās epizodes, daudz ko katram individuāli parādīs, iedos, kā viņš ieies tajā spēlē. Un, es nezinu, man liekas, ka nav īsti jēga par kaut ko satraukties vai panikot. Futbols ir futbols, tas nav nekāds dzīves svarīgākais lēmums nospēlēt vienu spēli. Sacīja, ka maz laika un netik daudz parunājāt ar treneriem. Vai būs nopietnas taktiskās nodarbības pirms spēles pret Angliju, jo mēs saprotam, par Andoru mēs runājam, kā gūt vārtus, un šeit mums droši vien vairāk kā neielīst vārtus, un pilnīgi cita spēle arī taktiski, vai sanāks laiks arī gan taktiski, gan laukumā kaut kādas lietas noslīpēt? Mums tagad sapulcīt būs, tad redzēsim, ko treneri būs sagatavojuši, un vakarā pirms spēles treniņš, bet es domāju, ka nekas ļoti padziļināt taktiski nebūs, teiksim, tagad gads, cik ir aizritējis pie šī trenera, un tā schēma aptuveni ir skaidra, un kā viņš grib, lai mēs spēlējam, tad viņam iedos vienkārši kaut kāds vadlīnijas, un primārais, laikam, šodien ir vēl turpināt atjaunošanās procesu. Tad vairāk Vemblijā būs tā, ka schēma, protams, ir kaut kāda kārtība, bet principā jūs iemetīs tajā cīņā kā tos kucenus, kuriem jāiemācās peldēt, un cik jūs varēsiet, tik darīsiet, un paši laukumā mēģināsiet reaģēt uz visām lietām. Taktiski jau mēs zinām, kā mēs spēlējam, tā kā pie šī trenera laikam nav tik ļoti tā pielāgošanās tieši pretiniekam, kad tagad mēs pret Angļiem spēlējam, tāpēc mēs tur sēdēsim savā sodlaukumā. Es ceru vismaz, ka tā nebūs. Un, jā, tā kā te ir kaut kāds tas vispārējais rokraksts, kā mēs gribam spēlēt, un tad vienkārši katrā spēlē iedot kaut kādas detaļas, bet nav pārlieku daudz informācijas, un manuprāt, tas ir labi, jo tas izlasē laiks ir ierobežots, un tu nevari tur pa 1-2 dienām izmainīt tur pustaktiku, kā tu gribi spēlēt. Jūs uzbrucēji, un tu personīgi, ja tomēr spēle ievirzīsies tā, ka būs jāatrodas pie sava soda laukuma, arī pozicionālā spēlē, vai mēs esat gatavi tik zemu nosēsties un graust to zemi un izskreidīt visur līdzi arī viņu? Es domāju, ka jā, futbols ir, kad tas ir tas, ko es Čehijā iemācījos, kad visi aizsargājas un visi uzbruk, un tad, teiksim, pa sevi es varu atbildēt, ka man tā visticamāk nebūs problēma jautājums, cik ilgi es to varēšu, līdz es fiziski nosēdīšos, bet jā, es domāju, ka pārējiem arī nebūs problēmas, un kad tu spēlē par izlasi, tad tu spēlē par rezultātu, kā arī klubā, un tad kādu futbolu ir jāspēlē, tāda ir jāspēlē. Cik un kuri tuvie cilvēki apmeklēs Vembliju šo īpašo spēli? Draudzene no Dānijas, un tas laikam viss pārējais skatīsies no mājām. Par izlasi parunājām mazliet par klubu karjeru, tāds varbūt vispārīgāks jautājums. Stāstīja par lieliem stadioniem Itālijā, laiks Vecijā, bija arī Triestīna, nepārāk veiksmīgi tur tas viss noslēdzies. Kā tu pats jūties šobrīd klubu karjerā, tajā ziņā, ka no vienas puses varbūt tur nesanāca, un tagad Čehija varbūt nav tik liela futbola zeme kā Itālija, bet atkal ir jauna lapus un droši vien labāka vide, kur tu jūties. Tas Itālijas posms bija interesants, bet noteikti, ka daudz ko varēs no tā pozitīvi paņemt, un jau esmu paņēmis. Un, jā, teiksim, kad
tām visām lielajām pārējām ir savu plusu un savu mīnus. Un, jā, tas lielais solis pēc tam kaut kādas variants aizvēra, kur varēja, teiksim, tā karjera citādāk ievirzīties. Un, jā, bet tagad es teiktu, kad es pārgāju, to nosaucu par Dieva dāvanu, kad ir iedot tā otrā iespēja. Un, tagad redzēsim, kāds viss izvērtīsies. Par Tristīnu tu zinām iemeslu dēļ nevēlies un arī nevari runāt. Es vēlos to pavaicāt par Speciju, kas bija tavs īpašnieks šos dažus gadus. Kā jūs ar šo klubu šķīrāties, ņemot vērā, ka viņi tevi ieinvestēja, un tad tevi izīrēja, ne tik daudz spēlēja tajā komandā. Kā jūs atvadījāties? Baigi īsti nekā, jo es biju Triestinā, un tad tas viss notika vienā dienā, teiksim, tā pārēja, un tad arī es uzreiz braucu uz Čehiju, tā kā nekāds īpašās atvads nesanāca, jo es jau tur īsti neko nespēlēju, bet tāpat es esmu pateicīgs viņiem, kad teiksim, tā pārēja uz Čehiju un viss tika atrasts tāds labs kopsaucējs. Nu, vismaz es esmu apmierināts ar to, kā mēs šķīrāmies, un viņiem arī es domāju, ka tas nebija sliktākais variants, jo kaut kāda vieta budžetā viņiem atbrīvojās jauniem spēlētājiem. Tas periods Itālijā bija tik sarostīts, tāpēc vēlos vaicāt, vai vispār palika kā cilvēks, jebkurā no tām vietām, kur tu pabiji Itālijā, kur tev kaut kādas siltākas attiecības, kur tur turpinās kontaktēties, esot Čehijā, kaut vai apkopēji stadionā, Specija, vienalga, jebkas. No Specijas vācietis, kurš arī aizgāja no Specijas, ar to mēs ik pa laikam pakomunicējam, un tad Triestinā laikam bija ļoti laba komanda, tur ir vairāk cilvēki, ar kuriem es vēl kontaktējos, un arī Triestins sporta direktors arī man, teiksim, no tās vadības laikam bija nevienīgais no vadības, tur vairāk patika, bet viņš man paņēma, viņš ticēja un nesanāca, bet ar viņu arī ir labas attiecības. Slovan Liberec, vai tur arī sporta direktors bija tas, kurš noticēja, kurš ļoti tevi gribēja, lasījām intervijā, ka jau iepriekš kad uz tevi mērķēja, laikam pēc tā pirmā posma Čehijā, kā tas viss veidojās? Nu, vasarā jau bija, man liekas, kad vairāk tas treners mani gribēja, ja nemaldos, viņš pagājušā sezonu bija Čehijas otrajā līgā treneris. Un tad tur viņš man ieraudzīja, un tad viņš jau vasarā gribēja, bet tur finansiāli īsti nekas nesanāca. Un tad tagad ziemā tā komunikācija atkal parādījās, un tad tas viss notika. Bet vai tieši sporta direktors vai treneris, es īsti nezinu. Man liekas, ka vairāk treneris gribēja. Un jā. Sāki ļoti iespaidīgi, ļoti skaļi, guvi 2 vārtus lielā mačā. Principā arī tālāk rezultāti nav tie sliktākie, nesen arī vinējāt grandus, bet pašam tā rezultāti apstājās nākamajās dažās spēlēs. Ir kaut kas tāds, ko tu vari sev pārmest? Teiksim, man tā forma ir jāuzņem fiziskā, teiksim, tās visās spēlēs, kur es spēlēju vairāk par 60 minūtēm. Principā tas pagaidām ir tas maksimums pie tā futbola, ko mēs spēlējam, kur fiziski tas prasa daudz visiem aizsargāties, visiem uzbrukt, un īpaši, kad es 3 mēnešus neesmu spēlējis, un arī tas treniņu process nav bijis tas pats labākais, tad vēl ir jāadaptēs, bet tieši pa vārtiem, teiksim, tie 2 goli bija patīkami, bet tad arī uzreiz, protams, ka nākamajās spēlēs pretinieki sēdz personīgāk un tā tālāk, tad tās iespējas varbūt ir mazāk, bet man, teiksim, kā uzbrucējiem galvenais ir atrast tos momentus, un pēc tiem es skatos. Ja es katrā spēlē varu atrast momentus, tad es esmu apmierināts. Ja es nevaru atrast momentus, tad ir slikti, teiksim. Un tajās spēlēs tie momenti ir, bet nav bijis tā realizācija, un noteikti, ka viņi atnāks. Klubam tas īpašnieks ir diezgan odioza personība, vai jūti, ka šajā klubā, redzot visu to vidi un cilvēks, kas tur strādā un spēlē un līdztais, tas varētu būt klubs, kur tu paliec ilgāku laiku? Nu, es esmu parakstījis 3,5 gadu līgumu, tā kā tas ir ilgtermiņa līgums, un redzēsim, jā, pagaidām tiešām klubs ir ļoti labi uzņēmis. Gan īpašnieks, gan sporta direktors, treneris, visi ir ļoti pozitīvi noskaņoti pret mani, tā kā tas ir ļoti patīkami. Pēdējais jautājums, vai komandas biedri Liberec arī vēros spēli Vemblijā un turēs īkšus, lai tu izēji laukumā, pārstāvi viņu klubu un varbūt kaut ko lielu paveic? Gan jau, ka jā. Prasīja daudz, pret ko mēs spēlējam. Es teicu, pret Angliju, teica, un tad
Gan jau, ka skatīsies, tad jau, kad atbrauks atpakaļ, tad vairāk redzēs, zinās, paklausīsies.